Sveiki! Aprīļa beigās masu mēdījus pāršalts šokējošas ziņas, ka tepat Vecrīgā gaišā dienas laikā un daudzu atsliecinieku priekšā notikusi bruņota laupīšana kādam ekskluzīvu pulksteņu veikalam. Tas bija ļoti pārdrošs un neierasti ātri izdarīts noziegums. Ņemot to visu vērā, nolēma apkopot visskaļākās bruņotās laupīšanas mūsdienu Latvijas vēsturē, kā arī citas šokējošas Latvijā pastrādāt bruņot laupīšanu detaļas jūs sagaida video turpinājumā. Vai esat pamanījuši, ka LVB sponsorē sākot no sporta pasākumiem kā MMA līdz pat hip-hopa batliem, un tikpat liels ir arī viņu iepazīšanās bonus. Nav brīnums, ka tas tiek piedāvāts tikai vienreiz dzīvē, tikai jaunajiem lietotājiem. Jums tiek piedāvāta iespēja saņemt vairāk kā 5000 bezmaksas griezienu. Griezienu skaits ir atkarīgs no tā, cik lielu depozītu jūs esat gatavi iemaksāt. Šo bonus ir izdevīgāk izmantot līdz maksimumam. Lielais griezienu skaits nozīmē lielas iespējas, un naudu varēs izņemt uzreiz. Jā, tas būs amazing. Piedalīšanās šajā akcijā, tas ir pilnīgi jūsu ziņā, bet redziet, poga ir tepat priekšā, links ir aprakstā. Sāksim ar gadījumu, kad notika bruņota laupīšana apsardzes firmas G4S inkasācijas automašīnai. Bija 17. decembra vakars. Uz kāda klusa meža ceļa Mārupes pagastā notika bruņots uzbrukums inkasātoru automašīnai. Kā rezultātā gāja bojā darbinieki, savukārt otrs tika smagi ievainots. Par notikušo policijai ziņoja kāds garām braucošās automašīnas šoferis. Ierodoties notikumu vietā, policijas darbinieki konstatēja, ka sašauti abi inkasātori, un no mašīnas pazudusi liela naudas summa. Kā vēlāk izrādīsies, uzbrucēji nolaupījuši vairāk nekā 150 000 latu. Abi cietušie steidzami nogādāti slimnīcā, taču viena dzīvība mediķiem glābt diemžēl neizdosies. Izmeklēšanas rezultātā tika apcietināts precēts pāris, abi līdz 2000. gadam strādājuši policijā, un upuru kolēģis, kurš uzbrukuma laikā tīši vai netīši tika ievainots. Toreizējais valsts policijas priekšnieks Inns Čucis pēc notikušā atklāja laupīšanas detaļas. Laupīšana notikusi brīdī, kad inkasātori bija apstājušies ceļmalā, lai nokārtotu dabiskās vajadzības. Viņš atzīmēja, ka specializētais auto bija novirzījies kādus 300 līdz 500 metrus no iepriekš noteiktā maršruta. Šie apstākļi liecināja par to, ka abi cietušie rupji pārkāpuši noteikumus. Laupīšana nebija pēkšņa, tā bija rūpīgi gatavota. Tā neilgi pēc notikušā paziņoja policijas priekšnieks. Kā izrādās, tā bija iepriekš plānot jau vairākus mēnešus. Savukārt laupīšanā iegūtā nauda tērēta dārgiem pirkumiem. Laupītāji par nelegāli iegūto naudu pirkuši tādas luksus lietas, kā piemēram dārgas automašīnas un pat nekustamos īpašumus. Vēl viens faktors tam, kas liecināja par iepriekš sagatavotu plānu, bija tas, ka automašīnā bija atvērts seifs, kas liecināja par darbu no iekšienes, jeb citiem vārdiem sakot, tas bija inkasācijas darbinieka roku darbs. Tolaik policija bija izvirzījusi divas versijas. Viena no versijām bija šāda, ka veikta bruņota laupīšana ar mērķi izdarīt slepkavību. Savukārt otra, ka laupīšana iepriekš varētu būt gatavota kopā ar šajā noziegumā cietušajām personām. Policija pieļāva iespēju, ka otrs inkasēns tika nogalināts, jo viņš varētu atteikties no līdzdalības šī nozieguma īstenošanā, vai arī tāpēc, lai nebūtu vēl viena persona, ar kuru jādalās ar nozagto naudas summu. Rīgas tiesa apgabala prokuratūra 3 aizturētajiem uzrādīja sūdzību par slepkavību, ja tā izdarīts sevišķi vainu pastiprinošos apstākļos, uz saistīta ar laupīšanu un to izdarījusi organizēta grupa. Nākamie gadījumi ir no tālā 2000. gadu sākuma, kad 2 mēnešu laikā notika uzreiz 2 skaļas bruņotas laupīšanas degvielas uzpildes stacijā. 2000. gada 22. janvārī ap pusnakti notika bruņota laupīšana kādam benzīntankam Rīgā, Buļļu ielā. Pēc policijas ziņām degvielas uzpildes stacijas telpās ienāca kāds vīrietis, kurš piedraudot ar pistolē līdzīgu priekšmetu un iesitot darbiniekam veica laupīšanu. Uzbrucēju guvums bija 141 lats. Piemetināšu dažus faktus, lai saprastu, ka šī summa tajā laikā nebija maza, jo, piemēram, salīdzinājumā, cigaretes tajā laikā maksāja vien 30 līdz 50 centīmi, savukārt litrs degvielas nieka 35 centīmi. Uzbrucējs pēc iegūtā laupījuma devies prom ar automašīnu Audi Coupé, kurai nebija valsts numura zīmes. Viņa tālākais liktenis gan ir miglātīts, jo arhīvos nav nekāda informācija par to, vai viņš tika notverts. Ņemot vērā, ka tajā laikā novērošanas kameras vēl bija reti kurā vietā, tad visdrīzāk laupītājiem izdevās aizbēgt. Un varbūt pat viņš būs saistīts arī ar nākamo gadījumu. Tātad, vien tikai 1 mēnesi vēlāk notika brutāla laupīšana Garkalnes degvielas uzpildes stacijā. Šoreiz, diemžēl, ar bojāgājušajiem. Laupītājs benzīntankā bija ieradies nakts melnumā un uz operatoru izšāvis cauri logu, pēc kā uzlauza durvis un iekļūt degvielas uzpildes stacijas telpā, kurā tas lielā steigā nozaga 87 latus,
un cigarešu bloku. Savukārt informācija par to, kur un ar ko prom devās ļaundaris, arhīvos nav pieejama. Smagi ievainoto darbinieku atradis kāds cits autovadītājs, kurš tajā brīdī atbraucis uzpildīt degvielu. Vīrietis ieraudzīja asinīm noplūdušu gulošu operatoru. Uz notikumu vietu momentā tika izsaukta policija un ātrā palīdzība, kuras darbinieki vīrieti ar šautu brūci galvā nogādāja slimnīcā. Ievainotais dienu vēlāk mira Gaļazares slimnīcas reanimācijas nodaļā. Lode caur galvu bija nokļuvusi muguras smadzenēs. Jāpiebilst, ka uzbrukuma degvielas uzpildes stacijām 2000. gada sākumā nebija nekāds retums, un tās notikušas samērā regulāri. Tomēr par vienu no skaļākajām bruņotajām laupīšanām uzskatām spēļu zāles aplaupīšana Jēkabpilī, kas notika 2011. gada 25. janvārī. Šīs dienas rītā pie vienas no Jēkabpils laimētavām Fēniks ieradās bruņota 5 cilvēku grupa. 4 no viņiem devās iekšā, uzdodoties par policiju, un sašāva tajā esošo darbinieku kājā. Pēc kā lika viņam atvērt seifu. Pa to laiku zāles darbinieks jau bija paspējis uzspiest trauksmes pogu, un jau pēc mirkļa ieradās 2 apsardzes darbinieki, kuriem banda piedraudēja ar ieročiem un lika nogulties uz grīdas. Tālākie noziedznieku soļi bija sekojoši. Viņi savāca seifā esošo naudu un ar automašīnu devās prom Jēkabpils centra virzienā. Jāpiebilst, ka laupīšanas brīdī spēļu zālē notika naudas inkasācija. Laupītāja guvums no seifa bija 104 000 latu. Nekavējoties tika uzsākta bandas notveršanas operācija. Bandītiem nemanot, pakaļdzīšanos uzsāka viena ceļu policijas ekipāža, un pēc mirkļa bēgošie laupītāji tika iedzīti strupceļā. Izcēlās apšaude un tika ievainots viens no policistiem, taču drīz vien atbrauc papildspēki, otra ekipāža. Apšaudes rezultātā gāja bojā otrās ekipāžas policists. Apšaudē ievainoti tikai arī 2 citi policisti un 3 no 5 noziedzniekiem, un visus 5 drīz vien pēc tam izdevās aizturēt. Pēc bandītu sagūstīšanas kļuva zināms šokējošs fakts. 4 no 5 laupītājiem izrādījās valsts policijas darbinieki, no kuriem 2 no specvienības Alfa. Valdība tolaik lēma izmaksāt 50 000 latu kompensāciju nogalinātā policijas tuviniekiem. Visbeidzot, par nesen notikušo ekskluzīvo pulksteņa veikalu aplaupīšanu pašā Rīgas sirdī. Tātad 29. aprīlī 15:30 Vecrīgā notika bruņota laupīšana pulksteņa veikalā Baltika Vačes. Uzbrukumā cieta viena persona, veikala darbinieks, kas tika nogādāta medicīnas iestādē, bet jau nākamajā dienā no slimnīcas izrakstīta. Pēc notikušā likumsarga meklēšanā izsludināja iespējamās vainīgās personas. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka vainīgie ar tumšas krāsas 5. Golfu ar zaktām valsts reģistrācijas numurzīmēm šķērsoja Akmens tiltu Rīgā. Noziegums bija sevišķi pārdrošs, jo tas notika gaišā dienas laikā, un tam bija daudzi aculiecinieki. Turklāt noziedznieku darbības tika iemūžināts video novērošanas kamerās un pat vienkārši garām gājēji uzņemtos video. Balstoties uz kameru ierakstiem, laupīšana notika ļoti ātri, burtiski 1,5 minūtes laikā, kas liecina, ka visas darbības bija precīzi izplānotas jau iepriekš. Policija norāda, ka notikuma vietā ekipāžas ieradās operatīvi, aptuveni 3 minūšu laikā, aptuveni 3 minūtes pēc ziņojuma saņemšanas, un šī iemesla dēļ par policijas rīcību netika uzsākta iekšējā pārbaude, ka tā varētu būt reaģējusi pārāk lēni, tādējādi ļaujot noziedzniekiem aizmukt. Kāda aculieciniece pēc notikušā atstāstīja laupīšanas gaitu. Es pārsvarā dzirdēju kliedzienus, tad plīsa stikli, tāpēc mēs izgājām ārā. Kādu mirkli tur stāvējām. Tad tie 3 vīrieši iznāca ārā no veikala. Es ievēroju, ka vienam rokā bija kaut kāds cirvis. Viņi sāka skriet šajā virzienā. Man šķita, ka daži cilvēki mēģināja viņus apturēt, bet viņi pūta piparu gāzi. Kāds tad bija laupītāju guvums? Daļa pulksteņu, kas pieejama tirdzniecībā, maksā vairāk nekā 100 000 eiro. Arī rotas lietas, kas ir veikala piedāvājumā, pārdot par iespaidīgām summām. Ja zagļi paspēja paņemt tikai nelielu daļu preču, viņa guvums naudas izteiksmē visticamāk ir vairāk nekā 1 000 000 eiro. Policija joprojām izmeklē notikušo un pieļauj, ka noziegumu pastrādājis kāds organizēts ceļojošs grupējums no ārzemēm, kas nodarbojas ar šāda veida noziegumiem dažādās valstīs, jo pēc aculiecinieku teiktā viņi savā starpā runājuši angliski. Ir vairāk nekā skaidrs, ka ārzemju banda jau sen ir pamatos Latvijas teritoriju. Tāpēc meklēšanas operācijā iesaistīti arī starptautiski kanāli, tajā skaitā dienesti no kaimiņu valstīm un Eiropols. Domāju, ka tas, ka viņi runāja angliski, nebūtu nenozīmē, ka tā bija viņu dzimtā valoda. Iespējams, viņi to darīja, lai vēlāk maldinātu izmeklētājus. Policija arī saņēmusi daudz informācijas no iedzīvotājiem, tajā skaitā no ārzemju latviešiem, par iespējamo laupītāju identitāti. Izdevies noskaidrot noziedznieku pārvietošanās maršrutu, tomēr pašu laupītāju notvert vēl
vēl nesot. Ņemot vērā visu neskaitāmo kameru skaitu pilsētā, neizdevās noķert. Nē, tad saprotiet, arī darījām visu iespējamo, lai noķertu uzreiz, bet noziedznieki ir gatavojušies. Pamats uzskatīt, ka viņiem ir zinām pieredze šajā rūpalā. Tik, cik tiek video kameru izvietojums ir, protams, Vecrīgā ir viena lieta, Pārdaugavā jau vairs nav uz katra stūri, tā teikt, kas būtu savienots un tā tālāk. Tie ir izņemti video šie te materiāli, tie ir liela apjoma, kas šobrīd tiek arī analizēti, attiecīgi arī cita veida izmeklēšanas procesi notiek un ir zinām pavadieni, kur mums ir jāstrādā. Kā jums liekas, vai ņemot vērā nesen notikušā gadījuma lielo rezonansi un safilmēto materiālu daudzumu, kas kalpo kā lietiskie pierādījumi un arī palīdz identificēt noziedzniekus, vai tuvākajā laikā izdosies noķert laupītāju bandu? Rakstat komentāros. Visu labu!